Viņa uztaisīja 2 vienādus video, bet otrajam ir 10 reizes vairāk skatījumu. Gan Instagramā, gan TikTokā. Jautās, kāpēc? Jo tur ir viena atšķirība, kas palīdzēs dabūt mega daudz skatījumus arī taviem video. Tātad tiem abiem ir izmantots ļoti līdzīgs teksta āķis, bet vienīgais, kas atšķirās, ir mērķa auditorijas plašums. Pirmais video ir saistošs tikai tiem, kas šovasar dosies uz kāzām vai paši rīkos kāzas, bet otrais video ir saistošs visiem, kas svin Līgo svētkus, un tie ir gandrīz visi latvieši. Šo mēs saucam par relatability āķi, jeb kaut kas, ko cilvēki sastaista paši ar sevi, un tāpēc viņi skatās un šēro. Un pats labākais, ka latviešiem ir daudz šādas visiem saistošas tradīcijas. Vēl piemēram būtu hokejs vai vidu nodokļu atmaksa. Bet īstenībā daudz vairāk mums ir negatīvas lietas, un tas strādā vēl labāk. Piemēram, bedraini ceļi, slikti laikapstākļi, stulbi politiķi, ērces. Šo sauc par kopīga ienaidnieka āķi. Sintija dabūja 300,000 skatījumus ar video, kur kopīgais ienaidnieks ir alkohols. Manam pagājušā gada populārākajam video kopīgais ienaidnieks bija teflona pannas. Nu reāli, jebkas var būt tas kopīgais ienaidnieks, kaut kas, kas cilvēkiem besī. Ja tas ir kaut kas controversial, strādās vēl labāk, bet tad tu dabūsi arī daudz heita. Ieraksti komentārā āķis, un es tev atsūtīšu 10 āķu veidus, ko es izmantoju, lai dabūtu vairāk skatījumus. Un tiekamies rīt!